Vēsturiskajā biķenieku trasē gandrīz katrās brīvdienās var aplūkot dažne dažādos spēkratus. Citi moderni un ātri, tādi, kurus var pielīdzināt raķetēm, bet citreiz savā starpā sacenšas braucamie, kuros jaunību pavadījuši mūsu vecvectēvi. Šoreiz vienu vietu tikās automobīļi, kuri dzima salīdzinoši nesen. Biķerniekos Latvijas antīko automobīļu klubs rīkoja jau 2. Youngtimer rallija trases dienu. Pasākumā piedalījās vairāk kā 50 Youngtimer un modernās klasikas spēkriti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Klubs pats ir dibināts 72. gadā. Jau 40 gadu vienkārši šīs mašīnas, kas tagad piedalās, tās jau tās, kas tādīs laikos bija jaunas. Un tie cilvēki ir tie, kas spēj tagad, principā nopirkt savu bērnības sapni, jaunības un atkal piedalīties. Un tāda ļoti daudz. Un tā kā nekur īsti šādu formātu pasākumu šādiem automobīļiem netika rīkot, izdomājām, ka ir jātaisa. Kā redzams, iet karsti, ne tikai saules silda, bet arī motora rūts un visiem adrenalīns ir ribās un viss notiek. Pasākums ir vairāk paredzēts tieši pašiem dalībniekiem. Skatītāji laipni aicināti, redzēs, cik šodien ieradīsies, bet šis ir vairāk tieši dalībniekiem, viņu priekam, braukšanai un arī, lai mēs varētu pareklamēt sev savus nākamos pasākumus un tādu sezonas atklāšanu. Atšķirībā no pagājušā gada pasākuma, šogad braucieni trasē notika uz laiku. Pirmajā cēlienā dalībnieki tika sadalīti 3 grupās un devās brīvajos treniņos, lai iepazītos ar trasi un sava auto uzvedību. Katrai grupai tika dota iespēja trenēties 2 reizes pa 20 minūtēm lielajā auto aplī. Diemžēl jau treniņu laikā daži no spēkratiem saplīsa, un pilotiem nācās iejusties fanu lomā. Toties spēcīgāko mašīnu īpašnieki pēc neliela pusdienu pārtraukuma un papildus instruktāžas no trases direktora puses devās uz startu, lai cīnītos par medaļām. Automašīnas tika sadalītas 6 klasēs, iekļaujot arī sporta grupu. Braucējiem bija jātiek galā ar 5 riņķiem, tas, kuram labāks apilaiks, uzvarējis. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šoreiz dalībnieki varēja prezentēt savu klubu, iepazīstināt ar saviem pasākumiem, rādīt bildes un veidot sadarbību ar citiem. Tieši tāpēc mēs, Ātruma cilts komanda, pasākumā iesūtījām savu ekspertu, lai saprastu, cik izveicīgi, komunikabli un joku pilni ir Youngtimer trases dienas dalībnieki. Mēs zinām, BMW, Mercedes, tie ir tādi agresīvi braucēji, tādi, kā huligāni varētu teikt. Kādi ir Citroen vadītāji? Mierīgi. Šo ātri nevar pabraukt, tas ir tāds kultautiņš, lēnā garā, bez stresa. Kādi ir Volkswagen vabolītes braucēji? Smaidīgi, viennozīmīgi smaidīgi, jo tad, kad tu pārvietojies ar vabolīti, ne tikai salidojumos, kas arī notiek regulāri, bet arī vienkārši pa ielu, gan cilvēki uz ielām smaida un māja tev, tu nevar nesmaidīt, protams, vienmēr pozitīvi. Kā ir suns līdzīgs saimniekam, tā mašīna ir līdzīga saimniekam, līdz tai mašīnai ir jāpienāk. Kāda ir tā gaita, vai var parādīt, kā tu atnāc līdz mašīnai? Tieši tā kā durvis, vai ne? Kāda ir Citroen vadītāja gaita, tu varētu parādīt, kā viņa staigā? Var mēģināt, jā. Jā, iet stopus, jā. Jā, pavisam savādāk nekā cits staigā. Jā, franču stilā varbūt. No sportiskā viedokļa tad vairāk tas tāds fans ir, izbaudīt tiešām to vēsturisko klasi kā tādu. Protams, viņas ir sagatavotas ļoti labi, ka tu vari arī attīstīt kaut kādu tuvu maksimālajam ātrumam kaut kādas iespējas. Bet, cik ir tas ātrums? Man liekas, ka man bija, es negribu samelot, lai komandas priekšnieks nedzird, tad es teikšu 140. Mēs arī zinām, ka katram ir savu fīčiņu, kā viņš tur rokas uz stūres. To arī to varētu mazliet parādīt. Pārsvarā brauc ar abām, tāpēc, ka man ātruma pārslāgs ir salonā, pa vidu, tad tur abas rokas stūrs, garāks gabals, vienu augstāk, vienu zemāk, vai arī ar vienu, atkarībā, cik gar gabalu jābrauc. Lūk,
Kā redzam, Youngtimer trases dienas dalībnieki ir multifunkcionāli. Viņi ir uz tu ar gados veciem automobīļiem, māk ar tiem tik galā gan garāžā, gan trasē, kā arī ir atvērti dažāda veida sarunām. Galu galā, citādāk nemaz nevarēja būt, jo, lai pārvietotos un ķimerētos ap senākiem spēkratiem, jābūt iekšām.